Labrīt, Jelgavas kristiešu draudze godība, brāļi un māsas, dāmas un kungi. Labrīt, 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 aicinu visus nākt iekšā. 11:00 un nezinu, kā citur, bet mēs sākam laicīgi. Un draudzes gani, kā jūs redzat, vēl nav. Viņi vēl bauda siltu, es neteiktu siltu, bet karstu vasaru, jā, Austrālijā. Bet mums ir klasiska, skaista Latvijas ziema ar sniegu, ar augstumu, ar visu, kā vajag. Un mums ir svētdiena, un svētdienā ir labi būt draudzē. Mūsu ģimene svētdiena, tas ir draudzes diena, un tā ir jauka tāda kā normāla kultūra. Svētdien mēs ejam uz draudzi, un neviens vairs nejautā. Neviens taču nejautā, uz skolu mēs ejam vai neejam. Vai neviens nejautā, uz darbu mēs ejam vai neejam. Tas ir pēc noklusējuma. Un svētdien mēs pēc noklusējuma esam draudzē. Un draudze tā ir dievišķa ideja. Tā nav vienkārši cilvēki izdomāja, vai pulcēsimies, kuru dienu, sestdien varbūt ne, svētdien. Draudze tā ir dievišķa ideja. Tā ir vieta, kur mēs nākam, lai pielūgtu, pagodinātu mūsu debesu tēvu, mūsu kungu Jēzu. Tā ir vieta, kur mums ir sadraudzība savā starpā. Un tā arī vieta, kur mēs dzirdam Dieva vārdu. Jēzus teica, ne no maizes vien cilvēks dzīvos. Viņš domāja par fizisku maizi. Ne no fiziskas maizes vien mēs tikai dzīvosim. Protams, mums vajag fizisku maizi priekš mūsu ķermenim, bet priekš mūsu gara vajag garīgu barību. Un tas ir Dieva vārds. Un es gribu sākt ar vienu rakstu vietu. Tāda gara rakstuvieta, kur es gribu vienkārši viņu izlasīt un lai vārds runā. Un iespējams ir lietas, kuras arī, tu varbūt nesapratīsi. Ir iespējams lietas, kuras tev uzrunās. Bet es gribu vienkārši izlasīt no 1. Pētera 1. nodaļas un 3. panta. Apostolis Pēteris, viens no Jēzus mācekļiem, svētā gara iedvesmots, rakstīja šos vārdus. Un 1. Pētera 1. nodaļa un 3. pantā tad rakstīts šeit šādi. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu kunga, Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgajam, neaptraipītajam un nevistošajam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. Mēs esam mantinieki. Neiznīcīgajam, neaptraipītajam un nevistošajam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs liksmojieties tagad, ja tas ir vajadzīgs drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudīta ticība, kas ir daudz vērtīgākā nekā iznīcīgais zelts, kas ugunis tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavēdama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Un pēdējais 8. pants. Viņu jūs mīlat. Kristu jūs mīlat. Saki, es mīlu Kristu. Viņu jūs mīlat, lai gan nesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami. Un priecājieties neizsakamā
un apskaidrotā priekā. Mēs viņu nesam redzējuši, bet mēs zinām, ka viņš ir dzīvs. Viņš sēž pie tēva labās rokas, un mēs ticam viņam, un mūsos iekšā ir tas mūžīgais prieks, kuru nekādi apstākļi nevar mainīt. Mēs priecājamies neizsakāmu un apskaidroto prieku. Kad mācekļi pēc tam, kad Jēzus sūtīja viņus, un viņi gāja un lika rokas uz slimājiem un izdzina ļaunos garus, atskrēja atpakaļ un teica, Jēzu, jūs zini, ka ļaunie gari mums paklausā. Jēzus teica, ne par to priecājieties, bet priecājieties par to, kā jūsu vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Tas ir tas, kas nekad nemainīsies, ja mēs paši neatteiksimies no Kristus. Tas ir tas neizmainīts prieka avots, kurš vienmēr, ja pat apstākļi ir slikti, kaut kas notiek, tas mūsos ir mūžīgs. Mūsu vārdi, pateicoties tam, ka mēs ticam Kristum, ierakstīti dzīvības grāmatā. Vēlreiz, 3. pāns. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tevs. Nāciet, slavētāji, celsimies visi un slavēsim. Slavēts ir, lai Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tevs. Tu esi mans kungs, mēs tevi pielūdzām, mēs tev pateicāmies, kungs, halleluja, tavs, slava, slava tev, mans kungs, halleluja, mans kungs, halleluja, Jēzus vārdā tavs, mēs esam tavā priekšā, kungs, halleluja. Tu dod mums spēku, tu esi mūsu iedrošinājums, tu esi mūsu stiprā klints, un mūsu lūpas nekad nebeigs tevi pielūgt. Halleluja, tu esi tik labs, slāva un tev pielūgsme, tev tās, halleluja, par katru darbu, ko tu esi veicis mūsu dzīvēs, tās mēs esam pateicamies, tev tās, halleluja, tava žēlastība ir neizsmeļama mūsu dzīvēs, halleluja, tavs. Paldies tev, tās, ka tu mūs stiprini, tās, ka tu caur savu vārdu, tās, māci mūs, tās, halleluja, tās, un ja mūsu trauki ir tukši, tās, mēs tos piepildam, tās, un ja tie ir pilni, tās, tu dari tos pilnīgus, tās, tu dari tos sulīgus, un kā par labu smaržu tev, tās, halleluja, tās. Paldies tev, tās, ka mēs varam būt uz tevi paļauties katru brīdi, halleluja, tās. Amen, amen, tu esi labs, halleluja, amen. Slavu tev, tās. Labrīt, draudze! Prieks jūs visus redzēt svētdienā šeit un īsumā paziņojumi. Mums nākamajā nedēļā ir viens jubilārs, bet viņu es pieminēšu nākamajā svētdienā, jo tieši tad viņam ir dzimšanas diena. Un tātad jūs jau zinat, ka vienu reizi nepietiek dzirdēt informāciju. Nevienmēr tad, kad jūs dzirdat informāciju, uzreiz sevi asociēt, ka es tas esmu, tāpēc es stāvēšu priekšā vēl arī nākamajā svētdienā, un Antra pēc tam vēl teiks, ka mums ar februāri sākās pavisam jauns mācību cikls, kas ilgs 5 nedēļas. Un viņš sāksies no 11. februāra un ies līdz 10. martam. Tātad, kā jau minēju, tās ir 5 svētdienas, un viņš būs pirms dievkalpojuma, kurš sāksies 9:30 un ies līdz 10:30. Un tēma būs dievišķā dziedināšana. Tāpēc es jūs aicinu, nāciet,
mācieties, pieaudziet vārdā un praktizējiet to. Un, ja jūs jau zināt, kad es tas esmu, es gribu būt, jūs jau varat pienākt pie manis, pieteikties, vai arī tad, kad Antra atnāks, ja jūs vēl domājat, tad pie viņas, bet droši jūs varat nākt arī pie manis un pieteikties. Un ja jums ir tāds jautājums, es gribu nākt, bet man ir bērni, tad ziniet, ka mēs apsveram šādu iespēju, kad mācību laikā bērni tiks pieskatīti. Un šeit es uzrunāju visus Bībeles skolas studentus. Jūs zināt, ka jums jākrāj prakses stundas, tāpēc jūs varat nākt pie manis un pieteikties, kad es gribu kalpot šajā laikā. Protams, ka mēs tev neieliksim visas 5 reizes, jā, bet esi atvērts, ja tas atsaucās tavā sirdī, nāc pie manis un piesakies. Un kas vēl? Vēl, kā jau minēju, pagājušajā svētdienā, kad Talsu draudze mūs ir uzaicinājusi pie sevīm, 17. februārī, 6:00, un šis pasākuma nosaukums ir satikšanās, kurš notiksies pie galdiņiem. Un kas tad tur ir plānots? Tur ir plānoti muzikāli priekšnesumi, dzeja, kāds joks, pāru liecības. Un šeit ir aicināti piedalīties pāri, kā arī tie, kuri vēl nav atraduši otro pusīti. Un ieeja ir 5 eiro no personas, un ēdiens tiks nodrošināts. Tātad, ja tu plāno vai domātu, arī tad tu vari nākt pie manis un pieteikties, jo es saprotu, ka viņi laicīgi to visu plāno, viņiem vajag visu to ieplānot. Tāpēc ir par ko jums domāt. Februāris nāk ar saviem notikumiem un aicinu pieteikties. Un aicinu Sanitu. Mēs Sanitu sagaidām vārdu. Ieslēdzi. Varēja jau dubultā. Labdrīt, draudzi. Šodien ir trāpījies tā, ka mana kārta būtu šeit priekšā. Ziniet, kad vecāki kaut kur aizbrauc no mājām, tad viņi atstāja bērnus mājās par atbildīgajiem. Un tam mēs te cenšamies tās atbildības kaut kā dalīt. Dalam atbildības. Kādreiz jau gribās joks padarīt, vēl kaut ko, bet pienākumi ir pienākumi, kas mums ir jāpaveic, un paldies Dievam par to iespēju, ka mums Dievs katram dod iespēju augt, iespēju attīstīties un iespēju ielikt sevi kaut kādā neparedzētā situācijā, kur tev jādomā, kā tad tu tiksi ar to galā. Un tās grūtības un tās lietas, kas mums ir dotas, tās mums tikai dod pieaugt. Un kā šodien gribētu sākt varbūt atspērties no tās lietas, ko Armands pagājušā svētdien runāja, teica, ka mums ir identitāte Kristū, kāda noteikta identitāte, un ka mums arī jāsajūt sevi šī identitātē. Ka mēs esam atpirkti, ka mums ir dota Dieva žēlastība, kurā mēs varam stāvēt, un ka Dievs mums ir iedevis noteiktas lietas, uz kā mēs varam pamatoties, bet svarīgā lieta arī tanī ir, ka ne tikai kas mēs esam Kristū, bet kā mums dzīvot tagad tanī Kristū. Viena lieta, ka mums Kristū patiktos būt tā kā bērniem visu laiku tētim klēpī un priecāties, bet tā kā es jau šodien teicu, tad mums pienāk tas laiks, kad mūs atstāja par jaunākiem brāļiem atbildīgus, un jāsāk pieskatīt arī jaunākie brāļi un kaut kāda lieta, kad mēs paaugamies, un kā tad mums savu dzīvi tanī Kristū vadīt. Mums patīk visiem dzīvoties žēlastībā, un es nesen vēl dzirdēju, ka mums uzdod parasti ir spēle un uzdod tādus jautājumus, ko tu gribētu piedzīvot, ko tu gribētu tā kā piedzīvot, un kad es gribētu atgriezties bērnībā, kad tu esi
bezatbildīgs, tev nekas nav jādara, tu vari no rīta izskriet pa durvīm ārā, atskriet vakarā mājās, tev vakariņas jau ir uz galda un viss. Bet tas cilvēks, kas to nesen vēl pagājuši nedēļu dalījās un teica, un pēc tam viņš tā runājot, es tanī tekstā dzirdēju tekstu, nu nē, bet tomēr jau laikam es ar savu prātu nevarētu vairs būt tāds bezatbildīgs, ka mēs esam izauguši jau kaut kādā līmenī, kad mēs saprotam, ka tās bērnības lietas mēs jau pavisam savādāk uztveram. Ja, kāda ir mūsu rīcība vai pārējās lietas. Jaunajā derībā ir ļoti daudz norādījumu mums dot, kā mums jābūt kā kristiešiem, kādai ir jābūt mūsu dzīvei. Mācoties skolā, mums viens pasniedzējs teica, kad esot jaunajā derībā vairāk nekā 800 norādījumu, kāda jābūt kristiešu dzīvei. Un tu tāds domā, nu jā, 800. Tad gribās paskatīties visā jaunā derībā un atrast tos visus 800 norādījumus, bet tu saproti, ka tu šeit uz zemes dzīvodams nevari viņus visus sasniegt. Nevari būt tik pilnīgs kā Kristus. Bet tā ir pilnība, pēc kuras mums vajadzētu tiekties. Mēs tiecamies katrā dienā, mēs pēc šīs pilnības tiecamies. Vai mums sanāk? Nu, vienu dienu, ka sanāk, vienu dienu nesanāk, bet mēs tanī augam. Mēs tanī augam un tā ir Dieva griba mūsu dzīvē, ar to mēs tā kā sevi motivējam. Tie ir standarti, pēc kurus mēs vēlētos sasniegt savā dzīvē. Jo ja mēs Bībelē paskatāmies uz Pāvilu, Filipiešiem, kā viņš par sevi teica, Filipiešu vēstulē viņš par sevi saka, atvērsim Filipiešiem 3. nodaļu. Filipiešiem. No 12. līdz 15. pantam. 3. nodaļa. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi, iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu Jēzū. Tad nu visi pilnīgi domāsim tā, bet ja jūs domājat kā citādi, tad jums to atklās Dievs. Ja? Pāvils šo vēstuli rakstīja jau savu dzīves beigu posmā, kad jau tās bija viena, Filipiešu vēstule bija viena no pēdējām, ko viņš arī bija rakstījis. Un pat šeit viņš saka, ka viņš nedomā, ka viņš jau ir kaut ko ir ieguvis, ja, vai ka viņš turpina tiekties uz to pilnību. Ja mēs tā Bībelē paskatāmies, Pāvils pašķirs to pusi jaunās derības, viņš ir uzrakstījis, un tev domājot par Pāvila dzīvi iestājās tāda doma, ka nu, tiešām cilvēks ir dzīvojis ar pilnu atdevi priekš Dieva. Un ka viņš jau savas dzīves noslēgumā par sevi domā, ka viņš nav vēl pilnībā sasniedz to pilnību, ko viņš gribētu, lai būtu viņa dzīvē. Tāpēc mēs uz savām dzīvēm citreiz raugamies un mums iestājās tāds pagurums vai vēl kaut kas, bet Dievs vēlās, lai mēs katrā dienā sevi atjaunojam kā no jauna un skatāmies savu dzīvi kā no jauna. Šodien es iešu un darīšu atkal tās lietas un es centīšos, varbūt man šodien izdosies. Un tādā veidā mēs pieaugam savā dzīvē.
Jo Dievs mūs nav aicinājis uz zemu aicinājumu, viņš ir aicinājis mūs uz augstāko aicinājumu, lai to piepildītu, mums ir sagādājis visu to, lai mēs varētu to piepildīt. Mums ir doti visi tie nepieciešamie ieroči, viņš mums neatstāja kaut kur lauka vidū un nepateica, nu ej tagad un mēģini kaut ko sasniegt, bet viņš mums sagādāja visu to nepieciešamo, lai mēs varētu sasniegt šo pilnību. Katrs no mums, mēs esam dažādi, mēs esam savādāki, mēs esam izgājuši cauri kaut kādām savām grūtībām, saviem izaicinājumiem, un mēs pieaugam tanī katrā vienā dienā. Un Dievs skatās uz mums kā uz mīļajiem bērniem, un tas ir patīkami atcerēties to katru dienu, atcerēties to, kas mēs esam Kristū, jo Kristū katram no mums ir dažādas tās izaicinājumi. Varbūt kāds no jums ir stiprs ticībā, viņš ticībā var paņemt daudzas lietas un ticībā viņš paņem savu veselību, viņš lūdz Dievu un saka, es esmu dziedināts, Jēzus brūcējs, es esmu vesels, un kā mācītājs bieži ir dalījies, ka viņš nekad neslimo, un viņš paņem šo veselību, un es arī cenšos tādā pašā veidā paņemt veselību, bet, kad tu paņem to savu veselību, tad iestājās cits problēmas. Ko jūs smejaties? Jūs zinat, kādas problēmas iestājās? Tu esi paņēmis to veselību, tu darbā strādā, tu esi vesels, tu esi katru dienu darbā, bet ko dara pārējie kolēģi? Slīmo! Kurš strādā viņu vietā? Tas veselais. Es nezinu, kā varbūt ir citās darba vietās varbūt ir forši. Ja kāds nav darbā, nu nekas nemainīsies, ja viņš nav darbā. Bet ja tu strādā dārziņā, kur ir 25 rakari, un tev nav 2 kolēģis darbā, viņus tāpat ved, viņi tāpat ir dārziņā, tev tāpat ir jānāk, labrīt, prieks tevi redzēt, un jāizpilda visas pārējās spraugas, un tad iestājās tas, kad es paņēmu to savu veselību, bet tagad man ir cits izaicinājums. Man ir jāstaigā mīlestībā pret tiem saviem kolēģiem. Jā, un tad iestājās tavs nākošais izaicinājums, kas tev ir jāpiepildi, ja? Jo es esmu stipra ticībā tanī, bet varbūt man tajā pašā laikā klibo mīlestība, jo kā 1. korintiešiem tur ir teikts tanīs 13. nodaļā, 1. korintiešiem 13. nodaļā, tur ir teikts par mīlestību, ja? Tur ir stāstīts visādas lietas, kas cilvēkam var būt, viņam var būt tur ticība, un kas tik tur var nebūt. Ja, 1. korintiešiem 13. nodaļa no 1. līdz 3. pantam, te ir uzskaitīts ļoti daudz un dažādas lietas, kas cilvēkam var būt. Ja es runāju cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūs mīlestības, es būtu vien vara bungas vai skanoša cimbāle. Ja, es varu mēlēs runāt, cik gribu, un vēl kaut ko un stipri būt tanī, bet tajā pašā laikā, ja man nav mīlestības, tad, un ja man būtu pravietošanas dāvans, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas, jā. Te ir rādīts, ka tās visas lietas mums var būt, bet pietrūkst varbūt vienas pašas mīlestības, jā. Tātad ir cilvēki, Bībelē teikts, ka viņi vienās lietās var būt pieauguši, bet citas lietas viņiem vēl savā dzīvē vajag pacelt. Ja? Un ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai tiktu sadedzināts, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Ja? Mēs daudz varam būt kaut kādās lietās stipri,
bet kādas lietas mūsu dzīvēs mūs var klibot. Un tās ir visas tās lietas, ko Dievs vēlās, lai mēs savā dzīvē pilnveidojam. Vai tas ir viegli? Nav viegli, bet Dievs mums ir devis to pilnīgo žēlastību, kad mēs varam šī žēlastībā atrasties un ka mēs šo mīlestību varam iegūt ne no saviem resursiem, bet no tā svētā gara pieskāriena, kas ir mūsos. Un šī Dieva mīlestība var no tevis atklāties caur svēto garu. Ja? Un nevelti Dievs mums ir teicis, ka viņš mums dod jaunu balsi, lai mēs citu mīlētu, kā ir teikts Jāņa evaņģēlijā. Jāņa evaņģēlijā mums ir teikts tāda smuka rakstu vieta 3. nodaļā. 13. nodaļā. Jānis saka par šo mīlestību, ka mums kaut ko Dievs ir teicis darīt. Kādiem mums ir jābūt. Tātad, Jāņa 13, 34, 35. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Mīlestība, citreiz viņa nāk dabīgi. Tu esi kā vecāks un tu mīli savus bērnus, un tas ir iedibināts, man tā liekas, cilvēkos dabīgs process, ka tu vari dabīgi kādu mīlēt, dabīgi stāvēt uz šīs mīlestības un neskatoties uz to, ko tavi bērni sadara, tomēr tu saviem bērniem skaties šī mīlestībā. Bet citreiz iestājās tāds iespēja, ka tu šo mīlestību pilnīgi jūti, kā iekšēji tevī kaut kas mainās, un tu redzi apkārtējo pasauli mazliet savādāk. Kad tu vari šo mīlestību pieslēgties tai dievišķai mīlestībai. Es nezinu, kā jums, bet es savā dzīvē esmu tiešām redzējusi, izjutusi to, kā Dievs tevī iekšēji kaut ko pagriež un izrunājot visas dabīgās situācijas, izrunājot visas dabīgās lietas, ko tas cilvēks pret tevi ir izdarījis vai kā viņš ir rīkojies pret tevi, kā viņš tevi ir apmelojis, varbūt kā viņš tevi ir nodarījis kaut kā emocionāli pāri, tomēr iekšēji tevī saslēdzās tas dievišķais efekts, kad neskatoties uz to, tu tomēr esi spējīgs paciest, esi spējīgs mīlēt šo cilvēku, neskatoties uz to, ko viņš tev ir izdarījis. Un tas jau vairāk nav mūsu tās emocijas vai vēl kaut kas. Tas ir tas, ko Dievs ir spējīgs caur savu garu mūsos darīt. Ka mums ir tie resursi iekšējie, ko iekšēji varētu teikt cilvēks, tas nav iespējams. Ja tu izrunā visus faktus, ja tu izrunā visas lietas, ko tas otrs tev ir darījis vai kā ir rīkojies, tev liekas, nē. Bet iekšēji no tevis plūst tāda mīlestība, kad tu tieši viņai padodies un tu saki, jā, labi, es rīkošos mīlestībā. Un tas ir tā iespēja izjust to Jēzus mīlestību, kādu viņš juta pret katru no mums, kad viņš bija uz krusta, kad viņš bija gatavs iet šeit uz zemes, nomirt par mums, lai mēs varētu saņemt šo dievišķo žēlastību un lai mēs varētu būt Dieva ģimenē. Un tas ir tas pats tāds brīnumainākais, kad tu sajūti to un tu saproti, kā varbūt
mazā mērā tu vari tikai mazu nojausmu sevī veidot no tā, kā Dievs tevi mīl, kā viņš tevi mīl un kā man vajadzētu dzīvot Kristū, neskatoties uz visām tām lietām. Viens ir šī mīlestība, kas mūsos veidojas, ka mums ir jāmīl no visas sirds. Un Bībelē ir daudz lietas, kas ir šī pavēles formā, darbības vārdu tagadnē, kas mums ir jādara, ja? Ka mums ir jāmīl citam citu, ka mums ir jāpiedod, bet visas tās lietas, ka mums jāmīl ne tikai ar vārdiem, ja? Citreiz mēs varam otram pateikt, es tevi mīlu. Neesmu viņu redzējis kādus 2 gadus. Tad es piezvanīšu, viņam pateikšu, ka es viņu mīlu, un tas otrs cilvēks paliek uz tādas, jā? Bet, lai mūsu mīlestība nav tikai vārdos, un visi šie apustuļi un visi, kas ir rakstījuši vēstules, visi viņi laikam ir tam visam gājuši cauri. Jo pat Jānis savā pirmajā vēstulē rakstīja, ka, lai mēs nemīlam tikai ar vārdiem. 3. nodaļā 18. pantā, 1. Jāņa 3, 18. Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Tiešām tās ir visas tās norādes, ko Dievs savā vārdā mums ir atstājis, lai mēs viņas varētu pildīt, lai mēs viņas varētu darīt un katrā dienā iet tālāk. Viena ir šī mīlestība. Nākošā lieta, ko mēs varam paņemt, ir lūdziet un nekad nepagurstiet. Vai mēs vienmēr lūdzam tik daudz, cik mums vajadzētu lūgt? Vai mēs atceramies to lietu, ka Dievs bez mūsu lūkšanām šeit uz zemes neko nevar iesākt. Kāpēc? Kāpēc Dievs šeit nevar iesākt neko? Tāpēc, ka kas ir šīs zemes valdnieks? Kas valda šeit? Tas ir velns, kas valda šeit uz zemes. Un Ādams savā laikā šo varu ir atdevis velnam, un tagad Dievam nav juridisks varas šeit uz zemes. Tagad visa vara pieder velnam, un mēs šeit esam ielikti, lai tās lietas izlūgtu un lai caur mūsu lūgšanām Dievs varētu šeit darboties. Kāpēc Bībelē bieži ir teikts, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat, vai tas notika, vai tādas lietas, kad mūsu lūgšanai ir liels spēks. Mūsu lūgšanai ir liela vajadzība Dievam, lai mēs šeit uz zemes kaut kas varētu notikt. Dievs vēlās mums dot visas tās pilnības, bet ja mēs nelūdzam, tad Dievs nebūs tas, kas skries un darīs visu. Dievam vajag to, lai mēs lūgšanās iestātos par lietām. Un vēstulē Efeziešiem Pāvils arī runā par mūsu to lūgšanām, ka mums ir dotas šis darbs, kas mums ir jādara. Tās Efeziešiem 6:18. Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi. Esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūgšanā par visiem svētajiem. Mums ir jābūt pastāvīgiem savā lūgšanā. Un tās ir visas tās norādes, kas mums ir atstātas. Jo bieži mēs, ejot savam dienas ritumam cauri, tās visas lietas, kad man vēl paspēt, kad man vēl izdarīt, bet Dievs arī zina to mūsu dzīves ritumu, un tāpēc mums ir šis vārds, kurā ja mēs viņā katru dienu
ieskatāmies, mēs varam sev atgādināt un pateikt, jā, tas bija tas, ko Dievs vēlās. Jā, lūkšanas ir ļoti svarīgas. Man nevajag par viņām aizvirt un ne tikai lūgt par sevi, bet par citiem. Cik svarīgi ir mūsu tā lūkšana izteiktā par kādu citu. Par kādu citu, ko tu varbūt redzi kaimiņos, varbūt tev nav jāsludina viņam, varbūt tev nav jāiet katru dienu jāklauvē pie viņa durvīm un jāsaka, nāc ar mani uz draudzi, iesim un darīsim, bet tu redzot viņu, redzot viņa situāciju, tu atnākot mājās vari vienkārši nākt Dievu priekšā un teikt, Dievs, tu redzi viņu, tu redzi, ka viņam ir vajadzīgs tavs vārds, ka viņam vajadzīgs tavs pieskāriens, es aizlūdzu par šo cilvēku. Jo cik bieži mēs esam dzirdējuši, varbūt, ka paši mēs esam teikuši, tas cilvēks lūdza par mani un tāpēc es esmu šeit. Bet cik daudz vēl mums apkārt ir tie cilvēki, par kuriem mums vajadzētu lūgt, lai viņa arī būtu šeit un būtu Dievu ģimenē. Cik mēs, kā kristieši, paņemam to, kas ir mūsu uzdevums. Kas ir mūsu uzdevums, kas mums būtu jādara. Un visas tās lietas ir saliktas šeit Dieva vārdā, un mēs saprotam, kad ir tik daudz to standartu un to lietu, kad vai es tam visam atbilstu, bet mēs nevarēsim atbilst, ja mēs rēķināsim sevi pēc tiem standartiem, mēs nekad nebūsim tādā augššienē, bet es zinu, cik es varu, es zinu, cik Dievs man sirdī liek, un es pa mazam solītim eju uz priekšu. Pa mazam solītim es eju uz priekšu, un es tiecos pēc tā, ko Dievs vēlās manai dzīvei. Jā, vēl viena lieta, es dzirdēju no zāles izskanēja piedošana. Piedošana arī ir svarīga lieta mūsu dzīvē. Vai es varu piedot? Kā es māku piedot? Cik ilgi es vēl sevī to aizvainojumu nesu? Lai mums šīs aizvainojums, dusmas mūsos nenospiež kaut kādas lietas, ko mēs varētu darīt. Ja? Jo ja mēs izvērtējam savu situāciju, mums liekas, es neesmu spējīgs piedot. Bet, ja jūs paņemat to no Dieva viedokļa un paskatāties, kā Jēzus vai Dievs mums ir piedevis, tad tās redzējums uz to situāciju veidojas pavisam savādāks. Tu sāc nevis analizēt to no tā, kā tu jūties, kā tev sāp, bet ja tu skaties no Dieva viedokļa, tad šī situācija veido pavisam citu perspektīvu. Tu savādāk paskaties uz šo situāciju, ka Dievs tev arī ir piedevis. Un pat tādā momentā, kad tu nebija tas pats labākais, tu nebija tas pats ideālākais, Dievs jau tevi tādi mīlēja. Jo Efeziešu 4. vēstulē ir teikts, 32. pantā ir teikts, esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Piedot, tas ir process, kuram jāiziet katram savā situācijā cauri. Un piedot var apzinoties, un piedot var varbūt to pavisam cenšoties izdarīt savādākā veidā, dievišķā veidā, kad Dievs tevi mīl. Un nevis tāpēc, kad es jūtos sāpināts, nevis tāpēc, kad man ir izdarīts pāri, bet es vēlos dzīvot tādā
mierā, ko Dievs ir devis, un ja man nav piedošanas, ja es nevaru piedot, tad man nav šī pilnīgā miera sevī, tāpēc es dzīvoju vienmēr kaut kādā satraukumā un vēl kaut kur. Bet tu atstāji to visu un atdod to Dieva rokās un piedod. Vēl viena lieta, kas mums ir kā kristiešiem jādara, kā mums ir jādzīvo. Dievs Bībelē saka, ka viņš mums ir iedevis bruņojumu. Kam man tas vajadzīgs? Es tā labi jūtos, tāda kristietis foršs, kas mums gribētos tā, Dievs par mani vienmēr parūpēsies, viņš mani vienmēr izvedīs visam cauri un izdarīs visu manā vietā, viņš tur manā vietā izcīnīs visas cīņas, es tagad esmu Kristū un visas manas problēmas ir atrisinātas. Ne, tad tur bija. Nezinu, kāpēc Efeziešos 6. nodaļā ir ierakstīts, ka mums ir jābruņojās ar visiem ieročiem. Un ka mums šie ieroči, nezinu, kāpēc ir iedoti. Mums ir iedoti ieroči, ar ko mums ir tagad jāstāv pretī visiem visām lietām, šīm tumsas spēkiem, tumsas varām. Ja mēs tā lasam, te ir vesela gandrīz pusnodaļa par Dieva ieročiem, kas mums ir doti. Man vēl būs jācīnās? Nē. Bet izrādās, ka mums ir jācīnās. Jo, ja mēs vienkārši izējam, paceļam roku, sakam, Dievs, tu esi labs, tu esi žēlsirdīgs, tu esi mīlošs, tu visu dari manā vietā un viss man ir, un tagad es esmu nostājies. Un iedomājieties, ja tāds cilvēks iznāk kara lauku vidū un teica stāv un priecājās. Kas būs ar viņu? Viņš pirmajā momentā tiks pirmais neutralizēts. Bet izrādās, ka mums ir jāiet cauri cīņām, mums ir jācīnās. Un Efeziešu 6. vēstulē tur viss smuki ir rakstīts par tiem mūsu bruņojumiem, kāds mums tik nav jāuzvelk. Mēs te varētu lasīt no 11. panta līdz 17. 6 panti tik vien runā par visādām ieroču lietām. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem no 11. panta, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad stāviet stingri, apjozušies ar patiesību aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju. Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobenu, Dieva vārdu. Bruņojums mums ir. Jautājums, vai mēs vienmēr mākam šo bruņojumu izmantot šī dzīves situācijās. Un tā jau ir jāiziet kaut kāda apmācība laikam, lai mēs šos bruņojumu, kas mums ir iedots, zinām, kurā momentā tas vairoks ir jāpaceļ, vai kurā momentā tā cepura bišķiņa ir jānoliek vietā un jāpakustina tā, lai viņa tev ir tiešām noderīga. Katrs tas bruņojums, tas nozīmē, ka mums ir, katram ir cīņa, un mums ir iedoti šie aizsardzības līdzekļi. Tas nav tā kā
ka mēs varam vienkārši stāvēt un baudīt šo dzīvi, bet mēs dzīvojam šo kristiešu dzīvi, zinot to, ka mēs atrodamies kaujas laukā, ka mums ir jābūt vienmēr uzmanīgiem, vienmēr nomodā, jo Bībelē ir teikts, ka velns staigā apkārt kā rūcošs lauva un meklē, kuram uzbrukt un kā uzbrukt. Un viņam ir daudz dažādu tehniku un visādas iespējas, un viņš laikam dikti daudz zina par mums. Kas ir tā tava vājā vieta, kas ir tas, kur tu varbūt vēl neesi stiprs, jo pretinieks jau arī vienmēr izpēta savu pretinieku. Viņš izpēta savu pretinieku, lai saprastu, kā viņam tuvoties. Un mēs Dieva žēlstībā, ne savā. Dieva žēlstībā mēs apzināmies tās savas vājās vietas. Mēs zinām, kur mēs vairāk tiekam sāpināti. Mēs saprotam, kur mēs vairāk tiekam laikam šaustīti vai tiekam vairāk ievainoti. Un tas dod mums pamatu vairāk skatīties Dieva vārdā, lai šīs lietas sevī paceltu, lai paceltu šīs lietas sevī un lai šīs lietas varētu pilnveidot Dieva vārdā. Jo Dieva žēlstība ir pietiekoša mums visiem, lai mēs varētu turpināt šo mums nolikto cīņu. Un mums nevajag būt viegliprātīgiem un teikt, gan jau būs kā būs. Vai kā Dievs lēms, tā būs. Nē. Kā mēs darīsim, kā mēs runāsim, kā mēs sevi turēsim, tā arī būs. Jo mēs esam atstāti kā atbildīgie par savām dzīvēm. Jo mums ir dzīvē kaut kādi posmi, kad mēs tikko atnākam pie Kristus, mums ir Dievs iedod to pilnīgo žēlstību, ka mums pašā sākumā pietiek uz visu, viss apkārt spoži, spīd, saulīte spīd, es esmu jauns radījums Kristu, un mūsos ir tā Dieva žēlstības pacēlums, kad viņš mūs ir apgādājis. Bet tad pienāk tas laiks, kad viņš saka, tev tagad ir laiks pašam izcīnīt, jo, kad bērns ir maziņš, tad vecāks par viņu attiecīgi rūpējās. Vecāks skatās, lai viņš rāpotu, lai viņš visu darītu, lai visas lietas viņam apkārt būtu, lai viņš būtu paēdis, lai viņam būtu silts apģērbs un viss. Un tad kaut kāds laiks mūsu dzīvēs pienāk, kad mums ir laiks pašiem. Mums ir laiks pašiem iet un sākt lietas darīt. Jo, ja mazs bērns var atļauties teikt, es gribu dzert, iedod man dzert. Jā, bet ja pienāk, tu jau esi 11 gadnieks, un tu vēl joprojām sāc čīksti un saki, tētī, atnes man dzert. Tāds saprotošs tētis teiks, celies augšā beidzot un paņem sev dzert. Tad katrs mēs izvērtējam to, kurā situācijā mēs jau esam, vai mēs esam situācijā, kad mēs vēl atļaujamies un prasam tētim, lai viņš mums iedod dzert, vai mēs jau zinām paši, kur aiziet un paņemt dzert. Tas attiecās, piemēram, runājot uz veselību. Ja es lūdzu par savu veselību, es lūdzu un es prasu citu brāļu palīdzību vai māsas palīdzību, lai malīdz man šī situācijā stāvēt veselībā, lai palūdz par mani, vai lai nāk un mani svaida ar eļļu, lai es esmu vesels. Vai es jau esmu tik tālu izaudzis, kad es pats varu par sevi palūgt. Es varu pats savu veselību paņemt sev, un es zinu, ka man tas pieder. Tā ir tā mana identitāte Kristū, tas ir tās lietas, kas man kā kristietim pieder. Jo
līdzībā par to pazudušo dēlu. Interesanti bija tās moments, pazudušais dēls, kā tēvs viņu gaidīja, kā viņš viņu sagaidīja, cik ļoti viņš viņu mīl un kā viņš viņu sagaida. Bet man laikam tanī pazudušā dēla līdzībā vairāk uzrunāja tā vecākā dēla attieksme. Vai tas vecākā dēla loma šī momentā. Kā viņš izjuta to situāciju. Kā viņš sajuta un jutās tanī, kad tas jaunākais visu ir izdarījis nepareizi visu, bet tēvs viņu joprojām mīl. Un es te tāds strādnieciņš, un man nekā. Un tā attieksme tēva ir tāda, bet tev takšu viss bija. Tev viss ir. Ej, ņem, dari. Kāpēc tu jūties tā, it kā tev nebūtu? Tu esi spējīgs, tev ir atļauts. Tu vari priecāties ar saviem draugiem, tu vari iegūt tās lietas. Tās visas pieder tev. Tev nav man jālūdzās vai vēl kaut ko. Tu esi tas mantinieks, kuram tas viss pieder. Un tā ir tā mūsu identitātes saslēgšanās kopā ar to, kas mums kā kristietim, kā mums ir jādzīvo. Ja, un šis bruņojums mums ir dots, lai mēs sevi nosargātu. Lai mēs nosargātu. Ja mēs zinām, kad mūsu vājā puse ir mūsu mēli, vai ja mēs zinām, ka mūsu vājās vietas ir kādas citas, kad mēs nevaram piedot, tad mums ir jāskatās, jāvērš savs skatiens Dieva vārdā un caur Dieva vārda prizmu jāskalo savas smadzenes, jāskalo, līdz mūsu šī domāšana mainās. Jo caur Dieva vārdu, caur to, kas ir teikts Dieva vārdā, tu tikai sāc saprast savu spēju vai savas iespējas Kristū. Kādas tev ir iespējas Kristū, ko tu vari saņemt? Ja tu tikai savu laiku pavadi skatoties televizoru, skatoties kaut kādus TikToka rullīšus, atvainojiet, es arī tanī citreiz ieskatos, bet ja to izvērtē, tad ļoti daudz sāk parādīties cilvēkiem standarti, pasaulīgi standarti. Tu vari būt aizvainots, tev ir emocijas, tu vari savas emocijas vadīties no savām emocijām, no tā, kā tu jūties, kas tev izdarīja pāri, tev ir tiesības. Un jo vairāk tu šo skaties, tu tiešām sāc skatīties. Jā, es arī tā gribētu. Paskatīšos TikTokā visas tās lietas, kas vīram ir jāsagādā sievai, lai būtu, lai tā, ka viņš tevi mīl. Tur tam jābūt, šitam jābūt, un tu sāc savu tiešām prātu nevis vērst uz tām lietām, kas ir dievišķas, bet vairāk sākt vērst uz pasaulīgām lietām, un tad iestājās tāds tiešām, ka tu saproti, kad ne. Es netaisos tām lietām padoties, un es nedarīšu to savam prātam. Es stāvēšu un skatīšos Bībelē, ko Dievs man ir nolicis un kā Dievs vēlās, lai es kā kristietis dzīvotu. Jo mūsu identitāte vairs nav šīs pasaules identitāte. Mēs esam Dieva bērni, kuri nedzīvo vairs pēc šīs pasaules standartiem. Un mums ir nolikts katram savs skrējiens, kuru mums Dievs ir iedevis, kurš mums katram ir jānoskrien. Pirmajā korintiešiem par šo skrējienu ir teikts, 1. korintiešiem,
9. nodaļa no 24. līdz 27. pantam. 1. korintiešiem 9, tā no 24 līdz 27. Vai tad jūs nezināt, ka skriešanas sacīkstēs visi gan skrien, bet godalgu saņem tikai viens? Skrieniet tā, lai jūs saņemtu godalgu. Ik viens, kas piedalās sacīkstēs, atturās no visa cita. To viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es neskrienu bezmērķīga, cīņā dūres es velti nevicinu, bet es šaustu un paverdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmetams. Te Pāvils raksta par sevi, ja viņš sludinādams citiem, lai pats nebūtu atmests, ja, jo viņš arī gāja cauri visām situācijām cauri, jo daudzas šīs situācijas, kas viņam bija daudz ienaidnieku, daudz pretinieku, bet viņš atmestams šo visu skrēja šo skrējienu, lai noskrietu, un tāpat viņš ir teicis mums, lai mēs savu skrējienu skrienam, lai tiešām mēs saņemtu šo balvu. Te ir teikts, ka viens dabūs balvu, bet mums debesīs, man tā liekas, katram būs sava balva. Katram būs sava balva un katram būs tas, ko mēs būsim iegūši šeit uz zemes. Tās lietas, ko mēs būsim sakrājuši šeit uz zemes, mums par to būs kaut kāda godalga. Par to Bībelē ir teikts. Tāpēc vērosim, lai mums nebūtu tā, ka mēs nonākam debesīs un ir kā cilvēkiem, kas tikko ir pieņēmuši Jēzu un aiziet uz debesīm. Es saprotu, ka manai vecai mammai tā būs. Viņa savā dzīvē bija labs cilvēks, viņa vienmēr rūpējās par citiem un vienmēr darīja labas lietas, bet Jēzu viņa pieņēma laikam pēdējās savas dzīves dienās. Es ar viņu, man bija tā iespēja tomēr viņu aizvest tā, lai viņa aizvest līdz lūkšanai, lai viņa pieņem Jēzu, un viņa pieņēma savās pēdējās dzīves dienās Jēzu. Un tie visi labie darbi viņai kā kristietim netiks ieskaitīti, jo viņa Jēzu pieņēma tikai pašas dzīves beigās, bet mēs šeit esam jau labu laiku. Tev viss priekšā, jā. Katram mums viss priekšā ir. Un nebūsim bieži tie, kas paļaujās uz savu slinkumu vai uz kaut kādām lietām un tikai atrunām, bet tiešām skatīsimies, kas ir tās lietas, ko es savā skrējienā varu piepildīt, kādu tehniku es vēl varu izmantot, kas ir rakstīta Bībelē, lai tiešām tas mans skrējiens būtu man patīkams. Svētdienās te visi tādi smuki, tādi pieklājīgi, vai ne? Bet, kad iestājās tās pārējās dienas, ak vai! Nezinu, no kurienes parādās dusmas, nezinu, no kurienes parādās. Visas pārējās lietas, ka tev negribās tādā mīlestībā dzīvot un tomēr gribās pateikt, ko tu domā ar savu prātu, ko tu esi izdomājis. Bet tas viss ir tāpēc, ka mēs esam ieslodzīti šī vēl zemes ķermenī, kas mūsos vēl nes šo grēka dabu. Bet mēs zinām, ka mums Dievs ir devis žēlastību. Un neskatoties ne uz kādiem maniem darbiem, nedarbiem vai vēl kaut ko, Dievs man
ir devis šo žēlstību, un tas nav atkarīgs no tā, cik es labiņš, cik es pūkains, vai cik es smaidīgs, vai vēl kaut kas, bet tas ir tāpēc, ka Dievs mani mīl, viņš par mani rūpējās, un viņš mani mīl tādu, kādu es esmu. Un kā tad man dzīvot kā kristietim? Tai dzīvei vajadzētu izskatīties, mazliet, ja skatās tādā perspektīvā, lai visi varētu teikt, ka viņi ir mīloši, viņi nekad nepadodās, tie vienmēr stāv ticībā, un tie var pārcelt kalnus. Tie nesā bruņojumu, žvadzinās apkārt ar bruņojumu, tādi nopakojušies, tie pretojās velnu uzbrukumiem, tie lūdz par citiem, tie pievērš savu uzmanību svētajam garam, tie dzird gara balsi, kas ir viņos, ja? Tie ir tā svētā gara vadīti, tie nešaubās, tie dzīvo priekā. Ja, tās ir tās lietas, dažas no tām lietām, kā Dievs grib, lai mūsu dzīves izskatās, un kā mēs arī gribam, vai ne? Mums arī gribētos, lai viņas tā izskatās, un tas ir tas, uz ko mums tiekties, uz ko mēs tiecamies katrā dienā, un pastāvam tanī, lai Dievs mūs maina savā vārdā, lai mums tas viss nāktos vieglāk, nāktos patīkamāk, bet tas viss ir darba process, jo neviens skrējējs jau neatnāk pirmajā dienā uz distances skriešanu vai uz savu starta pozīciju, nenostājās un tagad es noskriešu un viss būs kārtībā. Pirms tam ir daudz treniņu, sāpošu muskuļu, negribēšanas, sevis pārvarēšanas, pārkāpšanas sev pāri, teikšanas, šodien jāiet, negribās, bet jāiet. Un tas ir tas, kas mūs tomēr notur un vada, ka mēs dodamies pie Dieva, mēs dodamies pie viņa, un viņš ir mūs radījis šeit, lai mēs būtu tā zemes sāls, lai mēs būtu tā sāls, kas rāda citiem, kādai vajadzētu būt dzīvei. Vai man tas sanāk vienmēr? Nē, bet es neatmetīšu šo cerību, es nepadošos. Es turpināšu iet un turpināšu darīt tās lietas, ko Dievs man ir devis un ko Dievs man ir uzticējis. Jo es negribu, kad nonākot debesīs, es nostājos Dievu priekšā un Dievs saka, es saku, es saņēmu glābšanu un tagad es esmu augšām celts jauns radījums un viss, bet tas, kas tur bija pa vidu, tur tie 50 gadi, vai cik tur man bija nolikti kā kristietim, kur es varēju būt tevi, tur es par to dzīvi gan varu pateikt, ne. Es necīnījos, es nestāvēju ticībā, es nevarēju, man negribējās pārcelt kalnus, man bija grūti citus mīlēt, piedot, es vispār nesanāca. Man tā liekas, nevienam tā negribās. Tāpēc es jūs iedrošinu, neskatoties uz visu, kas bijis, kā citās lietās citreiz saka, kad, kā mums jāskatās bērnu dārzā, piemēram, mums māca uz bērniem, katru dienu skaties uz to bērnu kā uz baltu lapu. Nekas, ka viņš vakar tur kaut ko sadarīja, bet tiešām ir tas lielais izaicinājums paskatīties uz to bērnu un pateikt, jā, šodien viņš ir jauns radījums un es
neņemšu vērā tos viņa visas tās lietas, ko viņš dara nepareizi. Es šodien skatīšos uz to, ka viņš būs pats foršākais, pats labākais, pats gudrākais un pats veiklākais man grupā, un es tā uz viņu arī skatīšos. Un tāpat mums varbūt pašiem citreiz uz sevi jāskatās, kad es iešu uz priekšu un es darīšu tās lietas. Un es turpināšu iet un cīnieties un neļaut sevi paņemt ar kaut kādu nomāktību vai vēl kaut ko, jo velns kādas bultas mums raida, kam mums tas ieroči ir vajadzīgi. Velns mums raida tās bultas ar visādām domām, nu tu tak tev nesanāk, nu tu atkal norāvies, nu tu atkal izdarīji kā parasti. Bet nē, es esmu jauns radījums, man ir dota pilnīga žēlstība, man ir cita identitāte, un es varu. Un tā mums būtu jādzīvo Kristū, lai mēs būtu nevainojami. Tāpēc atvērsim nobeigumam Filipiešu vēstuli. Filipiešu vēstuli. 2. nodaļu. No 13. līdz 15. pantam. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Topiet nevainojami un šķīsti Dieva bērni būdami, neaptraipīti, sapkropļotas un samaitātas paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Tāpēc mirdzēsim kā zvaigznes pasaulē. Un nepadosimies tam visam, ko kāds tumsas valdnieks mums grib uzspiest. Jo Dievs mūs redz tādus, ja arī mēs paši neredzam sevi tādus. Esam. Paldies Anitai par iedrošinošiem, piedodiet. Vārdiem, jā. Es zinu, kā ir iznākt šeit priekšā. Tu esi pilnībā ārā no savas komforta zonas. Bet katru reizi iznākot no komforta zonas ārā, tu savu to komforta zonu paplašini. Un kāds teica, jo lielāka tava komforta zona, jo lielāks tu pats esi. Un daudz lietas, kas man uzrunāja, daudz jāmācās, daudz jāpraktizē, izrādās bruņas jālieto, lai nesanāktu kā anekdote. Viens saka, Dievs, es jau 3. dienu tūkstnesi tev ūdeni prasu, a tu tik labs tas man met un labs tas met. Jālieto tas, kas mums ir, lai mums svētīga pēcpusdiena, mums ir mazā kafejnīca un lai mums ir forša nākamā nedēļa.